Raidījums Pusfabrikāts. Sāksim ar iepazīšanos. Kā tevi sauc? No kuras universitātes tu esi? Kurš kurs un kurš novirziens? Mani sauc Inga. Es mācos Rīgas Stradiņu universitātē 3. studiju gadā, un es studēju uzturu. Un kā tu nonāci tieši pie šīs izvēles par šo novirzienu un šo universitāti? Es teiktu, ka Stradiņus izvēlējos tāpēc, ka man vecāki kaut kādi draugi bija, jau mācījās tajā brīdī Stradiņos un bija pašas labākās atsauksmes gan par pašu studiju vidi, gan arī pašpārvaldu un kaut kādām iespējām, kā sevi attīstīt ārpus studijām. Un, jā, bet par to, kā es izvēlējos to programmu, tas gan ir tāds diezgan garš stāsts, jo es visu laiku domāju, ka es iešu darīt kaut ko humanitāru. Bet kaut kā arī saistībā ar pandēmiju, skatoties to, kā gāja kultūras nozarei tajā laikā, kaut kā es nonācu līdz šim. Jā. Bet cik tā bija tāda spontāna izvēle pašās beigās? Tu saproti, ka jāsāk tur kaut kādas lietas darīt, lai pēc tam tur tiktu, vai tas jau tomēr bija kaut kāda laiciņa, ka jāiziešu tieši uz šo universitāti un šo novirzienu? Man bija tā, ka es domāju, man tādi pamatvarianti bija 2, kas bija diezgan krasi atšķirīgi, bet par to uzturu patiesībā es iedomājos 12. klasē, jo man tas visu laiku bija gājis līdzi, ka man interesē tur, kā gatavot, veselīgas maltītes, visu kaut ko es par to interesēs, bet es nekad nebiju iedomājusies, ka tā varētu būt arī mana profesija. Un tad 12. klasē, kad neizbēgami vajadzēja sākt par to domāt, tad es atcerējos, ir arī tāda lieta. Un tad no tām 2 pamatizvēlēm es lēmu par labu tam, lai arī es tiku abās vietās, kuras gribēju. Kas bija tā otra vieta? Un otra vieta bija Latvijas Universitātē Baltu filoloģija, tā kā diezgan atšķirīgi, jā. Jā, tur tāda atšķirība. Jā. Vai tu apdomāji arī iespēju varbūt studēt ārzemēs, vai Latvija bija tava pirmā izvēle? Es nedomāju studēt ārzemēs. Man ļoti patīk ceļot, bet tomēr es ļoti pieķeros cilvēkiem un man gribējās pavadīt arī studiju laiku šeit. Un cik grūti bija tikt pašā universitātē? Kādi bija eksāmeni, kādas vēl prasības, ko darīja, lai tiktu iekšā? Tā, tur bija, protams, centralizētie eksāmeni. Skatījās, es neatceros, kādas tur bija tās prioritātes, kurš bija svarīgākais eksāmens. Bet jā, centralizētos eksāmenus skatījās un vajadzēja iesniegt atzīmi vai nu bioloģijā vai ķīmijā. Tā kā nekādi papildus iestāja eksāmeni nebija. Jāsaka gan, ka uz šo studiju programmu ir ļoti liels konkurss. Manā gadā pieteicās pār 400 cilvēkiem un uzņēma 20 ar kaut ko. Bet es domāju, ka mūsu skolā tie rezultāti tomēr ir gan labi, lai mēs iestātos, kur mēs vēlamies. Tā. Un jums visticamāk ir budžeta vietas, un tad kā tieši var tikt, piemēram, budžeta vietā, un vai tu, pieņemsim, tiki budžeta vietā? Jā, es tiku budžeta vietā. Es nezinu, kā ir, piemēram, šogad, bet tajā gadā, kad es stājos, bija 12 budžeta vietas, un tad attiecīgi kaut kādas ap 18 maksas, vai 11 maksas arī. Un, principā, vienkārši tie, kuriem bija labākie vērtējumi, centralizētajos eksāmenos, tad tā bioloģijas ķīmijas atzīme. Es tikko vēl atcerējos, ka turklāt vēl nāca, ja ir vietas valstī kādā olimpiādē. Tas man arī bija, un tad vienkārši tas viss sakrājas, un tad attiecīgi 12 labākie arī tiek pie tām budžeta vietām. Un Stradiņu universitātē ir tā, ka šīs te budžeta vietas nerotē. Attiecīgi, ja tu dabū budžetu, tad tu esi visus, man ir jāmācās 4 gadi, attiecīgi es visus 4 gadus būšu budžeta vietā, ja nu vienīgi es nenokārtošu eksāmenu, neizlidošu no universitātes. Tu tāds sirdsmiers visus tos 4 gadus. Jā. Un es atcerējos arī, es tu gribēju pajautāt, vai tu kaut kā gatavojies tieši ķīmijas un bioloģijas eksāmeniem, jo es zinu, ka tagad cilvēki iet uz to kaut kādu RSU ir tas kaut skola, kas tur piedāvā, vai tu arī to? Nē, es negāju, bet manai programmai nemaz nevajadzēja to eksāmenu. Bija vienkārši gala atzīme. Jā, tad kādi bija tavi paši pirmie iespaidi par universitāti, mācībām, vidi, cilvēkiem?
Es teiktu, ka pirmie iespaidi viņi nebija diezko krāsaini. Es teikšu godīgi, tāpēc, ka es sāku studēt 21. gadā, un tad bija Covid vēl joprojām, un veselības blokam visas nodarbības, viss notika attālināti. Un, attiecīgi, man pirmie mēneši pagāja mājās pie datora ekrāna, un es teikšu godīgi, tas bija ļoti skumīgi, jo es biju pieredzis pie skolas vidas, un viss ir tik pazīstams, un te pa gaitam tu satiec cilvēkus, tu runājies, ir forša atmosfēra, un tad tu pēkšņi attopies mājās atkal, sēdi pie datora, tu īsti, nezinu kā, kaut kādi draugi ir aizbraukši uz ārzemēm, studēt, tā komunikācija vairs nav tik cieša, bet tev vēl nav arī to jauno cilvēku no universitātes, tāpēc, ka tu viņus redzi vienkārši tajā Zoomā kaut kādos ekrāniņos. Tā kā pirmie iespēja bija šādi, bet tas vēlāk krietni mainījās. Kāda tad tev bija iespēja tieši tad, kad jau sākās tās normālās mācības? Tad, kad sākās normālās mācības, pamazām pirmajā semestrī sākās arī klātienē, un tad otrajā semestrī jau, man liekas, lielākoties viss bija klātienē. Un tad es sāku arī pamazām iet uz kaut kādiem pasākumiem un iepazīt arī cilvēkus ne tikai no savas grupas un vispār studiju programmas, bet arī no citām fakultātēm. Un tad pavērās ļoti skaists krāšņa stradiņa pasaule un cilvēki, un esmu ļoti priecīga, ka es esmu tieši tur, kur es esmu. Un jums ir tāda aktīva tieši studentu vide, kā kaut kāda, es nezinu, tur klubiņi, tā padome, un viss tas jums tā ļoti aktīvi norisinās? Jā, zinu, kā tas jau, kā visur, tāpat kā jums skolā ir vidusskolā doma, cilvēki, kur iesaistās, ir cilvēki, kur nezinu, kas tas vispār ir. Es teiktu, tāpat ir arī universitātē. Ir diezgan daudz cilvēku, kas iesaistās tajā visā, mani ieskaitot, bet ir cilvēki, kuri, teiksim, izvēlas tikai studēt, viņiem ir kaut kādas citas prioritātes. Bet jā, tur ir ļoti daudz un plašas iespējas, kā attīstīt sevi arī ārpus studijām. Tas ir labi. Jā, un tad tev sanāk apvienot šīs visas plašās iespējas, kur vēl sevi attīstīt ar pašām mācībām? Jā, es domāju, ka, ja cilvēks prot plānot laiku un viņam ir skaidrs savas prioritātes, tad es domāju, ka var pagūt visu, un es vispār visu dzīvi dzīvoju pēc tāda principa, jo vairāk tu dari, jo vairāk tu vari izdarīt. Protams, visam ir savas robežas, bet jā, es domāju, ka var savienot visu. Un man vienmēr bija svarīgi darīt arī paralēli, teiksim, mācībām, darīt kaut ko, kas manī piepilda tā kā iekšēji. Jā. Un vai tas nāk vairāk tieši veltīt laiku mācībām pašā universitātē, vai sanāk tomēr arī daudz darīt mājās? Es teiktu, ka mājās ir jādara diezgan daudz. Tā ir atšķirība no skolas, jo, teiksim, skolā protams, bija jāgatavojas kaut kādiem kontroldarbiem, bet, principā, lielāko darbu mēs izdarījām stundās un iemācījāmies visu. Tad universitātē ir tā, ka jā, tev ir nodarbības, lekcijas, bet tev pašam ir daudz jāmācās, lai tu varētu sasniegt labus rezultātus. Un kādi jums tieši ir tavā novirzienā priekšmeti, un varbūt, kur tev patīk, kur tev nepatīk? Tā. Priekšmeti ir daudz un dažādi. Pirmajā studiju gadā bija vairāk tādi vispār par cilvēka ķermeni kopumā, lai tu saprastu, kā viss funkcionē. Mums tur bija anatomija, histoloģija, bioloģija, fizioloģija. Kas no vēl bija? Tas bija jau pasen. Bet jā, var sakot visādi tādi priekšmeti, mikrobioloģija. Var sakot, lai saprastu, kā kopumā funkcionē cilvēks. Otrajā gadā tas vēl turpinājās, tad mums nāca klāt ķīmija, tāpēc, ka pārtika, tas viss ir arī saistīts ar ķīmiju ļoti lielā mērā. Jā, arī pirmajā gadā bija ķīmija organiskā, neorganiskā, tad bija otrajā gadā pārtikas ķīmija, bioķīmija. Un tad... Jā, otrajā gadā vairāk sākās arī tieši par uzturu, un trešajā gadā ir diezgan daudz priekšmetu arī saistīti ar uzturu. Bet tas ir loģiski, ka tev sākumā ir jāsaprot vispār, kā funkcionē tos ķermenis, lai tu pēc tam varētu jau domāt par tālākajām lietām. Tā. Un kādi ir paši lektori, kas pasniedz šos priekšmetus, kā tu viņus raksturot? Es teiktu, noteikti ir kā kurā priekšmetā, tas tāpat kā skolā, kā kurš skolotājs. Un, ir vairāk entuziastiski, ir mazāk entuziastiski, bet kopumā es esmu apmierināta. Un, teiksim, tajā pašā pārtikas ķīmijā, kas man visu pagājušo gadu bija, tur bija tik brīnišķīgs docētājs, ka mani aizrāva ļoti tas priekšmets, kaut gan skolā. Pilnīgi noteikti ķīmija nebija mans iecienītākais priekšmets, un vispār man nedaudz biedēja, kā tas būs, ka man universitātē būs tik padziļināta tā ķīmija, bet jā, viņš bija tik entuziastisks, ka viņš arī pavelka studentus līdzi sev. Jā, un tad pēc visa šī, vai tu kopumā ieteiktu cilvēkiem iet studēt tieši
uz Rīgas Stradiņu universitāti un tieši varbūt tavu novirzienu? Es pilnīgi noteikti ieteiktu, ja cilvēkiem interesē veselīgs uzturs, kā, teiksim, kā nodrošināt, nezinu, prevenciju pret dažādām slimībām un jau iepriekš domāt par savu veselību. Es pilnīgi noteikti iesaku savu studiju programmu un kopumā par Rīgas Stradiņu universitāti. Es esmu tajās labākajās domās, un es iesaku to noteikti darīt cilvēkiem un nākt Stradiņam. Un tad vai tev ir jau kāda vīzija, ko tu taisies darīt pēc studijām? Man pagaidām nav vēl tādas skaidras vīzijas. Es pieļauju, ka es šo novirzienu savienošu ar kaut ko nedaudz citu un varbūt neiešu tādā klasiskā ceļā, bet tad jau dzīve rādīs, vēl 2 gadi jānomācās. Ir vēl laiks padomāt, jā. Jā. Un ko tu ieteiktu 12 klasniekiem, kas ir nesaprašanā, ko tad viņiem darīt tagad pēc tās skolas? Kas būtu tos ieteikums? Es ieteiktu ieklausīties savā sirdsbalsī, jo ticiet vai nē, jūs atgriezīsieties pie tā, kas jums bija sirsniņā. Un labāk ir uzreiz veikt to īsto izvēli. Protams, nav nevainas arī mainīt pēc tam studiju programmas, bet vienkārši bieži vien cilvēki apslēpē tās savas emocijas un patiesās vēlmes un aiziet mācīties kaut ko, tāpēc, ka vecāki lika, tāpēc, ka tur labāk nopelnīs, bet es domāju, ka tu vari labi nopelnīt un labi dzīvot pilnīgi jebkurā profesijā, jo, ja tad dosies tai ar visu savu sirdi un dvēseli, tad tu pilnīgi noteikti sasniegsi vairāk nekā tajā darbā, kurš tev nepārāk patiks un kur tu darīsi it kā tās naudas dēļ. Tāpēc jā, es ieteiktu noteikti ieklausīties sevī un izdarīt tieši to izvēli, ko saka sirds. Un uz šīs skaistās notas mēs arī pabeigsim. Paldies! Paldies tev! Super! Sveicināti pusfabrikāta studijā. Sāksim ar to, kā jūs sauc. Mani sauc Katrīna. Mani sauc Jānis. Prieks iepazīties. Un tātad pastāstiet man, kur jūs mācāties, kurā kursā un kurā programmā? Mēs abi mācāmies Rīgas Stradiņu universitātē, medicīnas fakultātē. 1. gadā. Forši. Un kā jūs izvēlējāties tieši šo programmu un universitāti? Pastāst. Mēs izdomājām kļūt par ārstiem. Latvijā ļoti labi kļūt par ārstiem. Un Stradiņos ir foršāk nekā Latvijas universitātē, jo tur nevar izkrist ārā no budžeta. Tikai tas arī Stradiņu universitātē ir anatomikums, tas arī ir bonus. Jā. Tur viņiem sava kaula ir, es nezinu, kā. Skaidrs. Izvēlējāmies tā kā, gadu iepriekš. Es vispār izdomāju un Katrīnu pierunāju. Jā? Jā, man liekas, ka jā. Es neatceros. Es sākumā vispār gribēju pa inženieri iet, tā kā tādu boring stuff darīt. Es izdomāju, kurā kļūt brīdī interesants. Kurā brīdī? Nē, es saku, kaut kur gadu atpakaļ tikai. Un tad es sāku mācīties daudz bioloģiju. Un tad kaut kā aizgāju. Un tu jau sen zināji? Principā tas vienīgais likās kaut cik interesanti, ko mācīties. Man liekas, ja studētu kaut ko citu, man būtu ļoti grūti saņemties mācīties, jo man tas nav tik interesanti. Tas tiešām ir interesanti. Jā, tā kā viss, kas saistīts ar man liekas, jebkas cits, ko es mācītos, būtu mazāk interesanti. Okay. Un jūs apdomājāt varbūt ārzemes, vai tomēr jau zinājāt uzreiz, ka paliksiet Latvijā? Tu gan jau jūt RSU, bet ņemot vērā, ka tu sākumā gribēji būt inženieris. Jā, noteikti, jā. Es pats nezināju, uz kurieni es dotos, lai mācītos, bet, klasiski visi dodās uz Nīderlandi, kaut kur, vai es nezinu, kaut kur pa Eiropu. Un, tāda doma bija. Bet beigās, īstenībā, esmu priecīgs, ka es paliku Latvijā, jo te viss ir draugi no skolas, ģimene. Viss ir. Un cik grūti bija tikt Stradiņos? Ko no jums prasīja? Vai bija kaut kādi papildus eksāmeni un tādas lietas? Nē, tur īzī tikt. Tā kā īpaši medicīnas fakultātē, tu vari tikt budžetā. Ja tu dabūni bioloģijas eksāmenā, vismaz kaut kāds 60 vai 70%.
kas tā kā Mans, visi var tikt budžetā. Es biju īstenībā sanervozējies par savu maksājumu. Tu dabūji to 60%? Nu jā, es dabūju 6,9 sākumā. 6,9. Nē, bet tam man, jā. Bet tas arī pietika. Okay. Un jūs tā kā gatavojāties ārpus skolas papildus kaut ko? Nu, tā kā, tikai tiem valsts eksāmeniem, bet, jā, tā kā tam bioloģijas eksāmeniem pamatā. Protams, arī matemātikas, bet tas jau skolā sagatavo. Aha, un pastāsti, kā tas bija? Tā kā, ko tu darīji, vai pati, vai kādi kursi? Stradiņu universitātē tur ir tie bioloģijas kursi, kas, arī ķīmijas, kā sākumā uz tiem, bet tie bija ļoti garlaicīgi. Bet mēs gājām tajos bioloģijas kursos, un tad mēs tā kā ļoti no tiem mācījāmies un konspektējām kaut ko un klausījāmies tās lekcijas. Un tad ļoti, ļoti palīdzēja vienkārši iet cauri tiem iepriekšējiem eksāmenu gadiem. Mums bija tie Stradiņu universitātes kursi. Noteikti vajadzēja pagatavoties, jā. Nē, man ir sevišķi, es tiešām gadu pirms tikai sāku tā nopietni pieiet bioloģijai. Un kā tad jums bija pirmie iespaidi par Stradiņu universitāti? Gan par kursa biedriem, gan par lektoriem, un vai viņi ir jau paspējuši mainīties šo pāris mēnešu laikā? Es īsti, es vēl iepazīstu savu grupu. Mums viņa ir 2 reizes mazāka, kā bija skola, jā, skolā, klase. Tas pirmais pasākums, kurā mēs bijām, bija zvaigžņu grandiozais iznākuma kurss. Viņš nebija tā kā šausmīgi, tāds, interesants, teiksim, bet nē, tā kā es iepazinu daudz cilvēkus, tur organizatorus, viņiem tur ir sava pašpārvalde, kur ir forši cilvēki. Tas bija tāds lielais pirmais pasākums. Un tad, grupas biedrus, jā, es vēl iepazīstu. Es nezinu, kā Katrīna. Jā, es arī vēl iepazīstu grupas biedrus, bet tā, Stradiņos sanāk, ka tajā programmā kopumā ir kaut 230 cilvēki kaut kas tāds, bet, tā kā visi ir pa grupām, un tās grupas ir tā kā klase, un tad tie cilvēki tur ir tā kā uz tiem 6 gadiem, ko tu mācies. Bet, jā, es vēl iepazīstu. Jums ir viena grupa vai? Nē, mums citas dažādas grupas. Tas, lai plašāks loks, tā kā ar... Networking. Tas saucās networking, jā. Okay. Thanks, Martin. Un kas tad ir ar tiem lektoriem? Viņiem ir kaut kādi varbūt interesanti knifi individuāli, vai arī viņi visi ļoti fokusēti uz jūsu nākotnes attīstību un vispār uz mācīšanu? Man liekas, viņi noteikti motivētu mūs iemācīt. Viņi ir ar savām īpatnībām, kā arī skolotāji varbūt, jā, es nezinu. Ir tādi, kuri ir pieieti daudz tā mierīgāk mācībām, nezinu, daži ļoti cītīgi mūs atprasa zināšanas nodarbībās un tā, un ir tādi, kas ir beigi paši pārliecināti sevi. Viņi stingri un viņi apzinās to, ka viņi ir gudri. Un tad, jā. Viņi ir gudri, jā? Viņi ir gudri, jā. Viņi ir gudri. Viņi ir okei. Nav īsti kā skolā, ka viņi tā ļoti, ļoti tiešām gribētu visu iemācīt. Viņi ir vairāk tā kā, ka viņi tā, tā nav. Viņi tāpatās diezgan ļoti cenšas arī komunicēt ar skolēniem, bet viņi nav tā kā skolotāji, jo viņi principā vienkārši nostāst, viņiem vienalga par visu. Es jūtu atšķirīgas pieredzes no jums. Nē, patiesībā tie manēji ir diezgan forši. Vismaz tagad, jo viņi mainoties laikam ik pa semestri vai tā kā, ik pa semestri mainās. Ir manēji ir forši, bet tā kā kopumā viņi tomēr nav tik forši kā skolā. Jā, mums fizikā ir Džeks, kas ir ieradies no 6 nodarbībām uz 1. Viņš visu kaut kur ceļo apkārt. Lektors vai? Viņa nomaina, jā. Docētājs. Docētājs, viņa sauc docētājs. Mums ļoti, jā. Skaidrs. Trenkāja par vārdu docētājs, jā. Un nedrīkst teikt skolotājs vai pasniedzējs, jo skolotājs ir skolā un pasniedzējs pasniedz jākas. Un nedod dievs, tev ir saburzīts halāts, tā kā tev uz vietas. Šausmas. Jā. Labi. Tu pirms tam kaut ko, man liekas, ieminējies par domi, vai ne? Jā. Tad pastāstiet, kādas ir kreatīvās attīstības iespējas skolā
ārpus mācībām un ārpus gribiem. Tā kā, vai jums ir pulciņi, domas un tādā garā? Ir tā studējošo pašpārvalde vai studentu pašpārvalde. Un tur ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tur ir kaut kāda padome, un tur ir laikam kaut kāda pārvalde. Es varbūt nepareizi kaut ko saku, bet tur ir tur kaut kādi ļoti augsti amati, un tur viss ir ļoti, ļoti, ļoti nopietni. Un sanāk, ka tā padome un tā pašpārvalde, viņi organizē visu kaut kādus pasākumus, kur visi ļoti, ļoti welcoming un tiešām piedāvā piedalīties tiem, kur ļoti vēlas. Un tiek organizēti ļoti daudz kaut kādu pasākumu. Katru nedēļu parasti ir kaut kāds notikums, ko viņi organizē, un tur ir kaut kādi lielāki pasākumi. Bet tas, kas ir universitātē, tas, man liekas, es skolā īsti neiesaistījos, baigi visu kaut kādās domēs vai tādos pasākumos, bet tagad universitātē tas ir jau tā drusku nopietnāk un ar lielāku atbildību. Un tāpēc man varbūt nedaudz nožēloju, ka es vairāk kaut ko nedarīju vidusskolā. Bet nav jau par vēl sākt, ne? Vai ir? Vidusskolā es vairs nevaru. Vidusskolā nē, bet es varu universitātē, jā. Nē, tur viss kaut kā var. Tur arī sākumā pieteikties kā aktīvists. Pārsvarā jau visi iet uz to studentu pašpārvaldi, tad, ka viņi tur jau ir pastudējuši, kaut kādi 3. gads ceturtais. Ir kaut kādi arī tādi kaut kādi kadri, kas iet 1. gadā. Bet, tā ir diezgan liela slodze. Tev visu laiku ir. Viss tev jāizdara, ko tev palūdz. Un tur ir dažādas lāņi, kā Katrīna teica, ka tur ir aktīvisti, tur ir arī tādi, kas nav atbildīgi par kaut ko, bet viņi dara. Un tad ir tādi, kas ir jau dominieki vai Kur padomu? Padomes dalībnieki. Jā, un viņiem tur kaut kādiem tiem galvenajiem gājis ir jārunā un kaut ko jāatstāsta, kā visiem. Tas ļoti nopietni. Bet viņiem arī ir ļoti liels budžets. Skaidrs. Tad tieši par pašu mācīšanos, kā tur ir? Jums daudz uzdod, jūs daudz darat, un kur jūs to darat? Un vai to var darīt ārpus mājām? Tieši universitātē. Kā? Vai universitāte jums... ir kaut kāds telpas? Jā, varbūt ne speciāli tam domāts, bet vai ir vispār? Nē, protams, tur ir gaitiņos visu kaut kādi galdi, bet Stradiņu universitāte, viņi diezgan nesmuka. Un tās telpas ir diezgan neglītas. Un vecmodīgas, bet tur ir, kur iet mācīties. Es pat arī tur mācīties. Tur ir bibliotēka, kur var iet mācīties, tad ir anatomikuma arī vietas, kur var iet, soli un krāsa, kur var iet mācīties, tad ir gaitiņos daudz soli un krāsa, kur var iet mācīties. Ļoti bieži studenti paliek tieši skolā mācīties. Tā vēl ir iespēja, ka tu vari laikam pieteikties kaut kādām telpām, kas ir Vecrīgā, un iet mācīties, ko ir noteikti laiku. Bet es to neesmu skatījusies. Bet, bet sanāk, ka lielākā daļa mācību, mums klātienē diezgan maz kas notiek, un lekcijas nekad nav klātienē. Un sanāk, ka diezgan daudz kas ir jādara tieši ārpus skolas. Ne tieši nodarbībās. Nodarbības notiek klātienē un lekcijas attālināts. Tad man sanāk, ka man ir 4 dienas, ieskaitot brīvdienas, tad 4 dienas var pavadīt mājās, un tad 3 dienas, kas ir 2. diena, 3. diena, 4. dienas aizēju uz universitāti. Un tad es tur pasēžu 2 stundas, piemēram, nodarbībā un izdaru laboratorijas darbu. Tad. Bet es pašām mācos īstenībā mājās. Anatomikums ir foršs tas gan. Jā, tur ir daudz smukāk. Principā, vai jūs cilvēkiem citiem ieteiktu studēt RSU? Tieši jūsu fakultātē varbūt arī? Ja tu gribi palikt Latvijā un ja tev interesē medicīna, man liekas, ne pat īstenībā, ja pat tu apsver mācīties medicīnu, man liekas, Latvijā ir brīnišķīga iespēja to izdarīt. Tev nevajag braukt uz ārzemēm, kā, piemēram, ja tev vajadzētu mācīties inženieriju, piemēram, lidmašīnu konstruēšanā vai kaut kur citur, kas nav īsti attīstīta nozara Latvijā. Tad tu braukt uz ārzemēm, bet medicīna Latvijā ir augstā līmenī. Te ir daudz iespējas praksei. Arī Stradiņu universitātes diploms ir derīgs visā Eiropā. Tā kā, ja tu gribi izmācīties Latvijā un pēc tam strādāt kaut kur citur, tad to arī var darīt.
Un, protams, ļoti liels bonus ir, ka tu mācies pa brīvu. Tā kā, jā. Un tev pat pat var dabūt stipendijas, ka tev maksā par to. Jā, Bet tas ir, ja tu esi budžetā, vai ne? Jā. Bet, Bet tu vari tikt budžetā. nē, tas ir tiešām iespējams. Jā, tur tiešām kaut kāds 230 vietas. Labi. Tur ļoti īsti. Tad kopumā izklausās, ka jūs esat apmierināti ar savu universitāti, jā? Varbūt Jānis vairāk par tevi. Nedaudz. Varbūt nedaudz, jā. Nē, tā varētu būt. Un tad kādi jums būtu nākotnes plāni, ja tādi ir tieši pēc universitātes pabeigšanas, karjeras ziņā, teiksim tā? Karjeras ziņā? Grūti teikt. Es gribu izmācīties medicīnu. Teiksim, es pat nezinu, vai es būšu ķirurgs, vai es būšu, ādas ārsts. Medmāsiņa. Var par medmāsiņu? Medmāsiņa, tur ir māzinības, man liekas. Man liekas, ja tu pabeidz to 6 gadus, vai pat ātrāk, tā kā var strādāt par medmāsiņu. Tu jau, man liekas, tu 3. gadā var strādāt ātrajā palīdzībā. Pabeidzot 3. gadu, man liekas. Tā bija, jā, bet, grūti teikt. Man liekas, visdrīzāk arī rezidentūra iešu Latvijā, un tad es domāšu, ko es tālāk darīšu. Es domāju, ka es kļūšu par ārstu, bet es nezinu par kādu. Jo, tā kā daudz ir iet uz kaut pētniecību pēc medicīnas, tā kā pēc tā medicīnas pabeigšanas, bet es domāju, es gribu kļūt par ārstu. Uzreiz? Uzreiz, kā es varēšu. Ok. Un tad pēdējais jautājums. Ko jūs ieteiktu visiem tagad 12. klases absolventiem, gan pirmajā, gan visās citās skolās? Ko viņiem darīt, kā viņiem tikt galā ar stresu? Varbūt kaut kas no pieredzītas mūsējās. No pirmās gimnāzijas, tā kā 12. klasē? Jā, tā kā mūsu pagājuši gadu bija. Es nezinu, tā kā nevajag pārāk iespringt par eksāmeniem. Man liekas, mūsu skolotāji mums pietiekami labi iemācīja visus priekšmetus. Tā skaitā latviešu valodu, kas man arī grūti padavās, bet es ļoti labi noliku. Tā kā galvenais nevajag pārāk satraukties, jo bieži vien arī ir tā, ka stress tev vienkārši, vienkārši pamācies, iemācies un, tad vairāk nevajag ne par ko satraukties. Man galvenais bija tas, ka ļoti jāizbauda skola, tāpēc, ka skolā bija ļoti, ļoti forši. Un īpaši vidusskolā un īpaši pirmajā gimnāzijā tur ir tik ļoti, ļoti forši un tik forši skolotāji. Un, vienkārši izbaudīt. Jā, noteikti ir jāizbauda pēdējais gads skolā. Tas ir, kā es teicu, nevajag pārāk iespringt. Un tā kā ļoti jānovērtē skolotāji, jo, tad es vairāk par tevi. Bet, vispār... Es novērtēju skolotāju. Nē, es ļoti novērtēju, Bet man liekas, ka vajadzētu pat vēl vairāk. Jā. Super. Jā, godas domas. Paldies jums par interviju.